kas tas par pavasari bez bērzu sulām? Man parasti par bērzu sulu laiku pastāsta strazdi. Tā kā mežā sāk dziedāt dziedātāju strazdi, un tad ir laiks urbt sulas. Un šis man tās pazīstams bērs vienreiz jau tajā ieurbu. Un patiesībā bērzam nav nevaina, ja pēc sulu tecināšanas to caurumu aizdara ar sausa koka tapu. Bērzu sulas, protams, visvērtīgākās ir svaigas, tikko no koka tecējušas. Taču tās var saglabāt arī līdz pat nākošajam pavasarim. Nu pat arī pēdējo burku izdzēru. Es gan nelieku klāt upeņu zariņus, kā to daži dara. Pamatā pielieku cukuru, mazliet citrona un rozīnītes. Tad viņa tā dzirkstoša tā sula. Nu, jau drīz būs. Skaisti jau tek jau. Manās vecumnieku mājās skaros bērzu daudz. Šis aug pašā ceļa malā un paredzēts nozāģēšanai, un tas arī pats pareizākais. Paņemt no koka, ko no viņa var paņemt. Vēl varbūt nākošo gadu ieurpšu sulas. Un tad varēs zāģēt. Tā. Tagad kārtīgi jāiztīra caurums. Nu, un pēdējā reize. Tā. Mazliet mizas ļerpacis nost. Tek. Īstais laiks. Šogad zeme gandrīz nebija sasalusi. Tad nu arī sulas sāk tecēt ļoti agri. Nu, šī ir pīpe. Tēvs tādas darina no sausa koka. Kāpēc no sausa? Tāpēc, lai iedzīta bērzā piebriestu un turētos ļoti, ļoti stingri. Nu, aiziet. Jau tek, jau tek. Nu, re. Tā, būs stingri. Jau tek. Šitā ir visgaršīgāka. Te līdz vakaram kanniņa būs pilna. Un tad vēl var, lai vējš nenopūš strūkliņu, kaut kur malā var pielikt šāda ievas žeipuriņu. Paliek apakšā. Un viss. Vakarā jau dzersim pie vakariņām ar lielām krūzēm.